You're listening to the AGO podcast. Nu, labdien, Edija. Sen mēs nebijām runājuši ar tevi, bija attiecīgi, protams, mums darbības, un, diemžēl, nevarējām nodrošināt 2 nedēļas pēc kārtas ar podcastu savu. Tagad būs 5. potnē, 5. bija Igaunijā, ar kolēģi un partneri no 3D kompānijas. Mēs iepriekšējā reizi bijām visu laiku runājuši par GNSS, par attieksmi, par ko mēs vēl bijām runājuši, par slemiem. Slēmiem. Jā, par slēmiem GNSS. Igaunijā jūs vispārēji runājāt par mērniecību. Vispārēji runājam, jā. Mums, protams, mēs parunāsim arī turpmāk citā podkastā par mērniecību gan Latvijā, gan Igaunijā un arī Lietuvā, jā, kas varētu ieinteresēt. Bet tagad ir tā, ka ja mēs runājam, pieņemsim par GNSS un slemiem, un šodien mēs redzam tirgu kaut ko citu. Nu, ne citu, bet atkal atjauninātu kaut kādu variāciju. Es nezinu, atjauninās tas varētu teikt, vai kaut kas jauns? Es domāju, varbūt pat jauns kaut kas nedaudz savā veidā savādāks. Nu, skaidrs, ka mums uz galda atrodas Slammer TK. It kā jau tas pats, jā, bet ir savas lietas daži savādākas nekā ierastajā. Ko tu vari pastāstīt man par Slammer TK? Kad viņi parādījās? Kas notiek vispār? Kad tu vispār uzzināji par tādu iespēju? Kad es uzzināju, es nezinu, varbūt gadu atpakaļ, ātrāk varbūt, un otru es precīzi nācos. Nu, kad mēs bijām Ķīnā, man liekas, tas bija pagājuši, varētu būt, kad mēs sākām idejas formā to visu. Un tad jau pagāja pāris mēneši, ka jau tas jau vairs nebija idejas formā. Tad jau uzreiz jau bija dizains, vispārējais idejas, un tad jau tā iekārta tapa. Un es atceros, es saņēmu pirmo, es uzzīmēju toreiz viņu aptuveni ideju, jā, kāds varētu būt nākošais GNSS un kaut kā iemenies iekšā, kas būtu labi, ja tur būtu līderi iekšā. Bet uz to brīdi, laikam, tas bija tiešām ideja kaut kāda, bija vienkārši domu gājiens, jo kaut ko vajag piedāvāt tirgu jaunu, kaut ko svaigu. Jā, un pēc tam pēc pāris mēnešiem es jau biju saņēmis reālu vizualizāciju, ko es biju turējis gandrīz pusgadu noslēpumā. Top secret, kā saka. Tas bija top secret, jā. Tāpat kā arī cits iekārtas, ko es tagad saņēmu, arī ir top secret, jā. Bet, par to mēs runāsim vēl pēc pusgada, tad, kad viņi būs reāli jau pieejamas un tā tālāk. Bet runājot par slēmu tehnoloģiju, apvieno sevi GNSS iekārtu, pilnu funkcionalitāti. Nu, tur viss ir. Jā, tu visu var darīt. Nākošais, tur vēl nāk klāt slam, skeneris. Līderis. Jā, tā kā apvienots visu kopā. Jā, GNSS jau ir principā standarta GNSS, kā jebkurai AlphaGo produkcijai no GNSS klāsta. Princips tas pats viss, jā, kas papildus ielika viņi slam skeneri. Jā, bet es gribu tev palūgt neminēt AlphaGo, citu uzņēmumu, jā, jo mēs redzam uz galda, mēs esam pārstāvi attiecīgi, bet vienkārši, lai nesāpinātu jau tā, zin kā, tur sabojāts dvēseles, kā saka, jā, un citiem tas liksies, mēs baigi reklamējam. Nu, kās, jā, mēs reklamējam, mēs stāstam, bet cenšamies varbūt tad savā podkastā mazāk runāt par ražotāju no mūsu puses. Nu, visi tā skatās un redz un zina. Jā, ir, protams, mēs redzam arī tirgu parādījies, arī citi ražotāji, arī vairāk vai mazāk. Ir citi ražotāji arī, jā, protams. Tos tu vari saukt mierīgi. Nē, tā jau ražotāji, jau, protams, jau, kā jau Ķīnā, diezgan daudz jau, viņi jau viens otru tur savā veidā kopē. Katrs kaut ko pamaina dizainā, pieliek kaut ko klāt, savādāku produktu cenšas piedāvāt, lai nedaudz atšķirās no cita, lai tā kā viņiem ir unikāls un visiem pārējiem, bet, tas jau atkal atkarīgs tālāk no, kā saka, tas end user, kas ir beigās, tad tas ir vairāk no viņa atkarīgs, ko viņš izvēlās.
Viņš redz, ka viņam tas apmierina un viņš var to darboties. Nav jau, mēs jau nespējušam, Jā, neprasam investēt. jā, par investēšanu mēs parunāsim vēlāk. Ja ir cits uzņēmums, kas prasa investēt, mēs jums uztaisīsim to pašu par lielu naudu. To mēs zinām, mēs bijām runājuši ar Vaiko jau iepriekšējā podkastā, kas tas ir par uzņēmumu, kas prasa brutāli vienkārši investēt. Mēs neprasām. Tas ir tā kā katrā mērnieka izvēle, katrā lietotāja, kad tu pareizi teici, pats izvēlās, ko viņš vēlās. Bet mēs zinām arī, kā citi stāsta un ko viņi stāsta. Un citreiz man vienkārši tiem pašiem, kā saka, pārstāvjiem, ir jautājums, vai tu vispār saproti, ko tu tur betonē kārtējo reizi mērniekam saistībā ar iekārtām. Ja tava iekārta nespēja iedot punktu mākotni, mēs zinām tos variantus, pieņemsim. Tad, kad viņi aizbrauc uz objektu, tur noskanē ar savu iekārtu, un beigās 2-3 nedēļas, un ne ziņas, ne mīņas no viņiem. Kur viņi pazuduši ir, kur tavi dati? Dati nav, jo nesaiet kaut kas, nesaiet tas, nesaiet šitais, varbūt vispār nekas nav sanācis. Pieņemsim arī citi arī jauc, pieņemsim vienu CHC Vilī modeli, ar Slam RTK. CHC Vilī tas ir pavisam cits. Viņš ir citam nolūkam paredzēts, bet tad viņu prezentē, kā Slam RTK. Nav viņš Slam RTK. Ne. Slam RTK viņš ir, bet viņš nav Slam. Nians. It kā jau, faktiski jau viņi visi ir tā kā tiem, kam ir Genesis un līderis var uzskatīt, kā Slam RTK, bet tā doma tam jau pavisam savādāk kopējā, tā kā Slam RTK. Ja viņam ir vienā tā kā struktūrā iekšā tas viss, var jau uzskatīt, nekas jau baigi nepareizi nav teikt, tur ir Slams un RTK, bet vai tas ir atbilstoši tam terminam? Vai viņš izpilda to funkciju? Vai tā funkcija izpildās, tas jau... Jo mēs zinām, ka Saltam ir High Targetam ir... Visiem, Eiropas kompānijām, kā lielajām Trimble Lake un visam Topcons, un mēs jau neredzam. Nav, nebūs. Nebūs arī, viņi noteikti bez vai taisīs. Tas ir vienīgais, ja X-Grids īsteno savu sapni, ka viņi strādās ar Trimble, jo mēs zinām, ka tagad X-Grids cenšas dabūt Trimble dīlerus, dot viņam to savu skeneri un tā tālāk, lai pēc tam varbūt nākotnē, ka Trimbles nopirks X-Gridu. Tad viņi varbūt iedos tās tehnoloģijas, bet jautājums pārpirkt arī tas ir tāds, ir zem jautājumi. Varbūt viņi sapņo par to. Lai kāds liels pārņem, lai finanses samazinātu, lai tev ir uzreiz lielas finanses ienāk iekšā, kā saka, uzņēmumā, un sāk ražot. Bet vai amerikāņi piekritīs ķīniešiem, mēs vēl, protams, nezinām. Bet mēs zinām, kas notiek arī Latvijā, Baltijā, saistībā ar X-Gridu. Un tur vienos vārtos var teikt. Šobrīd pagaidām ir sarežģīta situācija viņiem. Bet tas ir atkal X-Grids, mēs ar viņam arī strādājam, sadarbojamies, jo mēs zinām, ka šī iekārta tik un tā no turienes nāk, no viņa ražošanas, kā saka, rūpnīcām un tam lietām. Bet, ja mēs atmetam nost tagad to mūsu, kā saka, tukšu runu, saistībā ar dīleriem, ar pārējiem, ja mēs runājam par tieši to iekārtu, kur reāli mērnieks iegūst, vai ne tikai mērnieks iegūst tagad strādājot ar tādu kombināciju? Vai vispār ir tā vērts vispār? Laikam jau, ka iegūst noteikti. Iegūst, laikam viens noteikti pātrina savu ierasto darbu gaitu, teiksim, salīdzinot vienkārši izmantojot RTK, nevis RTK, bet Slam un Genesis. Principā, ja tev nav RTK moduls uz Slamu, tad attiecīgi tev jāliek uz markām, kas ir papildus darbs, tev pēc tam ir jāpiemēra un visas tās lietas, bet šeit atkal tu ar to visu apvienot tā kā vienā gājienā arī tos pašus mērījumus veikt vienlaicīgi, kamēr skanējot. Un tā kā es domāju, ka tas nedaudz pātrina to darbu gaitu. Kā ar tu jau vari viņu izmantot nekā Slam, tu biji dzirdējis, ka klienti arī izmanto vienkārši kā Genesis, izspraužot vienkārši elementāri punktus, kas ir, arī iespēja tā kā, parastam Slamam, tā nav opcija, tad tu, teiksim, uz objektu ņem vienkārši vienu koferīt, nevis divus.
jā, tad arī tā kā varbūt tās lietas. Jā, bet pieņemsim lietošanas ziņā. Cik reāli ērti un saprotami ir strādāt ar šo iekārtu. Jo mēs redzam, ka viņa bišķi netipiska forma, viņam ir akumulators, protams, ārējais, jā. Varam uzkrāvēt uz statīva, jā, varam uzkrāvēt uz tā pati štoka, jā, bet tas statīvu tur droši vien var izmantot tikai kā bāzi. Jā, tu gribi izmantot kā GNSS. Jā, jo viņam ir tā funkcija, bāzes funkcijas arī ir strādāt kā GNSS. Tev nevajag skanēt, tad tu izmanto viņu attiecīgi kā bāzes staciju. Bet es domāju, tās lietošanas aspektē, jā, tur cik vienkārši tas ir vai cik sarežģīti apmācīt esošo, pieņemsim, cilvēku vai cilvēku no nulles. No nulles, es domāju, ka nekas sarežģīts, protams, cilvēku apmācīt to, kas ir jau nodarbojies ar šādu veidu tehnoloģiju, tie paši slime. GNSS jau paliek tas pats GNSS, tur nekas sarežģīts nav. Tu atver mērīšanas logu, spied mērīšanas pogu, viņš piemēra punktu ļoti elementāri. Nekas sarežģīts, jā, neko tev baigi daudz tur, iemācīt viņam nevajag, jā, varbūt no tā slime viedokļa vairāk saprast to mērīšanu, kā, veikt pašu, nevis, tur ir kaut kādi tie principi, kā labāk veikt savu uzmērīšanu, izmantojot slime. Slime trajektoriju, vai ne? Jā, tā kā tādas lietas, varbūt tur vairāk arī, protams, varbūt, es teiktu, varbūt ārā darbiem nav tik sarežģīti, varbūt tieši programmatūrā, kad tu apstrādā, varbūt kaut kas varbūt sarežģītāk priekš jaunu lietotāju saprast, kāpēc tieši viņam šo vajag klikšķināt, jā, kāpēc ne to, jā, tad varbūt tādas lietas, bet ārā mērot, es domāju, pēc 1, 2, 3 objektiem jau tev būs viss skaidrs, kā ko darīt, un es domāju, nav problēmas. Tad tu saki, ka viss tā lietošana, principā, es, protams, zinu to iekārtu ļoti labi, jā, un pārzinu tas tehnoloģijas, kas tur notiek ar viņu, kā viņi darbojās. Tev, protams, biežāk sanāk veikt tas primārās apmācības klientiem, lai parādītu viņam, kuru podziņu spiest, kuru nespiest, jā, kā staigāt, kā nestaigāt. To, ko es biju vienkārši manījis no savas puses un jautājumu no klienta puses, principā, viņi ir neko neizšķirās. Ir kļūmes, jā, ir kļūdās cilvēki, tur staigāšanā tā sava trajektorija, bet kopumā iekārta, principā, kā saka, ir jau mūsu dzīvē. Jā. Mēs jau izmantojam arī mērniecībā, pieņemsim, jā, tur mērnieki daudz iegādājas viņus, jā, tāpat arī citas struktūras ir iegādājušas attiecīgām vajadzībām. Un šobrīd mēs redzam, ka varbūt tā tehnoloģija tomēr ir tā kā vieta viņai būt. Vienīgais, ja mēs atkal salīdzinām tās cenas, tiem pašiem, kas mums tur uz plaukta stāv, jā, atsevišķiem skeneriem, atsevišķi slimiem, atsevišķi GNSS pirkt, jā, tev ir 2 dažādas iekārtas. Un varbūt, ja viena iekārta nestrādā, tad var ar otru darboties. Ar šī gadījumā, tad, ja viena iekārta nestrādā, tad nestrādā. Jā, tad jautājums atkal uzreiz riskants paliek. Vai man varbūt 2 slemus vajag paņemt? Nē, es arī kaut kad biju runājis ar vienu klientu. Arī man bija tāds jautājums, ko tā kā man vajag pirkt, no klienta puses. Es jau atbildēju tā. Labā gadījumā tev vajadzētu visu. Tev vajadzētu gan tos GNSS, gan robotu, gan robotisko tahimetru, tas bija domāts, gan lidaru uz dronu, ar dronu kopā, gan slemu vienkārši, gan falku, gan slemu RTK. Jā, tad tev ir viss. Ja vēl tev, varbūt ir kaut kādi BIM projekti, tad varbūt arī stacionāru skeneru, kas dod to milimetru precizitāti, ko slem nevar iedot. Tāda detalizācija vairāk, jā. Tad tādā jautājumā, jā, tad principā visi, jo lidars uz drona tev dod priekšrocības skanēt lielas teritorijas, kur slēm tev būs nostaigājies, un tu jau, jā, vai pašam kājas jāls būs no staigāšanas, vai roka nevarēs noturēt. Tad, jā, atkal
slēmi nodara gan uz tām iekštelpām, un to pašu slēmu RTK var izmantot ikdienas projektiem, tur viensētas uzmērīšanas un tādas izpildmērījuma plānu uzmērīšanas, jā, tad stacionārais aiziet, jā, uz tiem bimiem, tā kā, jā. Bet es arī biju saņēmis vairākas, tā kā lai saka, tūlīt es mēģināšu atrast to vārdu, pagaidām es viņu meklēju, es pateikšu tā, ka visi meklē maksimālu precizitāti, pieņemsim, jā. Viņi paņem šos slēmu RTK, tur nepilni 10 000 viņš maksā, jā, viņi paņem, skrien, pēc tam atskrien pie manis un saka, klausies. Es tur salīdzināju ar saviem tur stacionārajiem, es tur salīdzināju vēl ar vienu stacionāro. Tā bildi atšķirās bišķiņi. Un tad man ir jautājums, tu stacionārais nopirci pa cik, N 10 000, jā. Un pa cik tu šito nopirki. Un gribu vienkārši vērst vairāk uzmanību uz to, ka tomēr atceramies, kas tā pa galvu ir, jā. Šobrīd tā ir Livox MID 360. Jā, kuru ražotājs ir pamatā DJI, jā, kurš arī šobrīd samazina tas piegādes tieši Livoxiem. Viņi gatavo to jaunu moduli, es jau biju iepriekš stāstījis to visu pasākumu, bet viņi gaida no šīs iekārtas pa tik zemu cenu, jā, kur ir kombains visam. Viņi gaida praktiski, lai būtu asie stūri ēkām, lai būtu precizitāte, pieņemsim, tāpat, lai viņš iet cauri zālei, jā, tur, pieņemsim, šobrīd ir pavasaris iestājies, jā, lapotne parādīs un tā tālāk, un tad viņam ir lielāks problēmas būs. Pieņemsim, staigājot mežā. Būs problēmas. Krūmais un pārējais, bet tad ir jautājums tieši, kā tu teici, paņem sev lidaru lūdzu skeneri, nolido sev to saucamo virsmu, un tad pēc tam iztaigā, kur tev vajag tos parkus, nezinu, tur mežus, teritorijas un tā tālāk. Tur, kur tu nevari lidot, tu vari izmantot slemu. Jā, nav obligāti slēmu RTK, bet ērtāk būs slēmu RTK. Bet atkal tā precizitāte. Un tad man pretī iemeta iekšā tādu straiku, klausies. Kā es varu ticēt? Viņam pēc tehniskās specifikācijas ir 5 centimetri. Jā, loģiski pašam skeneriem tā ir. Bet tev nāk līdz programmatūru, kuru veids apstrādi, pieņemsim, samazina to troksni, jā, un dod tev precīzi rezultātu. Un tas troksnis ir 6 mm. Pēc 6 mm tev ir jautājumi kaut kādi. Jā, man stūri bišķi nopaļoti, bet loģiski. Tur tā ir fizika, sāksim ar to, jā, tad ejam atpakaļ uz skolu, mācamies no sākuma tad pamatskolā, ejam tad vidusskolā, ejam augstskolā, un kaut kādā brīdī no tām visām skolām tu jau sapratīsi, ka lāzers nevar būt vienkārši pie atstarotāja saņemt tik precīzi, tāpēc, ka ir kaut kādi ierobežojumi tam visam, tā ir fizika, mēs neko nevaram izdarīt. Tad parādām pēc tam, kā arī vajag sazīmēt tos stūrus. Paņem no plaknes, no vienas, no otras savieno tos stūrus savu. Ja tev liekas, ka pieņemsim, ka tev šķiet, ka kaut kas nepareizi, iztaigā vienkārši ar savu robotu, ar savu tahimetru, nezinu, ar ko citu. Iztaigā piemēri tos punktus, kuri tev liekas kritiski, un ieliec iekšā programmā un salīdzini viņus, jā. Un paskaties, kā tu mēri un ko to skeneris dod. Es biju redzējis visādas šitādas šķības, visādas sienas, jā, un tu beigās skaties uz to skenu un saproti to, ka tā siena tā ir izbūvēta. Mērniecībā, kā mēs darām 4 stūra māja eka, uzmēram 4 stūrus, cokoli, tur pārkara, jā, tur kori un tā tālāk, jā, elements. Viss tev, kad maksimums uz to vienu eku, kad 10 punkti. Vairāk jau nav. Šeit tu iztaigā skeneri, tu ieraudz visu, logus, ailes, turvis, jā, tur vēl kaut ko, un beigās tu nezini, kā zīmēt viņu. Kur ir problēma? Paņem programmatūru, kas atbilst tam visam, jā. Atkal mēs nereklamēsim to programmu, mēs zinām, mēs viņu visiem piedāvājam, jā. Visi zin, ko mēs piedāvājam, un visi ejiet zīmējat, jā. Cits programmas pagaidām, nav. Tā, kuru tu var reāli apvienot visu, tā ir vienīgā šobrīd tirgu, un viņu topiņā skaitās. Maksā naudu atkal. Tad tu ieguldi tur šur un plus vēl dators. Kas ir datori, jā. Datori tā ir atsevišķa tēma šodien, ir par to vispār dators jāgrāk. Pa 2000 tu varēji salasīt, tagad 3000 tas pats maksā vismaz. Traģiski. Dārgi, ļoti dārgi. Bet bez tā jau nevar iztikt. Ja tev veids dators ir kaut kāds, tad tu vari tur paķibināties, bet paņems laiku. Bet labi, tas ne par to, bet es domāju par pašu tehnoloģiju, par to pašu mērīšanas
gaitu, kā reāli mērinieki izmanto viņu, pieņemsim, izpildschēmā, jā, nu, tu redzi grāvi, tur nes grāvis, tur ir piedodiet, bet tranšē, jā, tur ir ieguldīti kabeļi un tā tālāk. Nu, tu vari mērīt ar ko? Ar tahīti, tu vari mērīt ar GNSS, jā. Ar visu var mērīt. Jā, bet tad viņi nesaprot, kur viņam punktu likt. Kuru ņemt punktu, jo kabelis ir ielikts tā kā čūskas vienkārši tā. Un tad viņš nevar saprast, kuru man ņemt tagad. Nu, ja tu nesaproti, aiziet paņem ar GNSS, piemēram, visi nomierinies, neizmanto slemu. Izmanto slemu citās lietās, kad iemācīsies, apmācīsies reāli strādāt ar punktu mākoņiem, tad arī tu varēsi konkrēti precīzi pateikt, kur tu atrodas. Un neviens tev neliek viņu visur izmantot. Bet tas tā kā tā ir tā kā pievienota vērtība taviem projektiem. Un arī citi ir cenšas ar viņu izteigāt 30 hektārus. Nopietni. Daudz. Nu, bet 30 hektārus izteigā ar slēmu tehnoloģiju. Nu, tā kā nomierinies. Nu, tā come on. Ir kaut kāda robeža tam visam. Jā, viņš tur 3 stundas var mahāt. Tu pēc tam tas 60 gigabaitu failus taisies apstrādāt uz sava Pentium, tur otrā kaut kāda, tur ar videokārtu nezinu kādu, un 8 gigabaiti rāmi labākā gadījumā. Nu, netiču. Tas tā nestrādās. Jā, ko tu iesaki, pieņemsim, par tiem projektiem, slemiem vispār? Kā viņus skenēt, pa cik garumā, platumā tur? Nu, protams, gan jau, ka tādas vienkāršas mazākas objektus var skenēt vienā skanā, kur jau aiziet lielāki. Noteikti viņu sadalīt mazākos posmos, kādai pusstundai varbūt maksimums, un tad vienkārši tā kopējā data apstrāde būs nedaudz vienkāršāka, kā arī, teiksim, nav dators pieejams tik jaudīgs, tad var attiecīgi sadalīt mazākos, kas tev atvieglos to apstrādi. Tu varēsi arī pabeigt tos projektus, un pēc tam jau visu var ar programmas palīdzību apvienot kopā. Tas jau viss ir pieejams. Viss kārtībā. Tā kā kopumā šī iekārtētai tehnoloģija, tā kā saka, nav nevainas. Vienkārši viņi paliek aktuāli. Un jautājums, kāpēc viņi paliek aktuāli tieši tagad? Grūti pateikt, varbūt Mēs esam sākuši viņu piedāvāt. mēs jau piedāvājam ļoti ilgi, jau kamēr tikko parādījās, tā mēs jau piedāvājam šo tehnoloģiju. Vienkārši, varbūt, kas saka, viens paņēma un ieteica nākošiem. Varbūt tā. Bet es zinu, ka citi arī cenšas tā kā atspēkot, pieņemsim to, ka nepērciet Slammer TK, viņam nav. Viņam nav tas tehnoloģijas. Viņi nevar atrast vēl ražotāju, kas viņam to piegādās, un viņa ražotājs pagaidām nav gatavs tam visam, jo tomēr tās nav tik vienkārši arī tur uzbūvēt un uztaisīt. Un tad viņi piedāvā slēmu ar RTK antenu. Kā tu vari salīdzināt, pieņemsim, tas divas iekārtas? Pieņemsim, mums ir KTK1, jā, tur viņš ir slēms ar RTK antenu no X-grida. Ar ko viņi atšķirās? Tas pats ir. Galva tāda pati, RTK viņam labi mazāks ir, bet... RTK moduls mazāks un nav tik jaudīgs kā šis GNSS. Protams, jā, viņam nav mērīšanas iespējas. Tas ir vislielākais, jā. Jo šeit tu vari vienkārši atzīmēt kontrolpunktu un uzreiz viņu piemērīt, tad tur tev būs tik un tā. Ja tu izmantos, jāņem ārā GNSS un... Jebkurā gadījumā, tad priekš viņa ir vajadzīgs GNSS. Protams, jā, tā reāli vienkārši salīdzina tīri ar... skenējot vienkārši RTK režīmā, jā, protams, gan ar vienu, gan ar otru var, jā, to pašu izdarīt, jā, vienkārši iziet un noskanēt, jā, bet, ja parādās savādāks objekts, jā, tad tev, teicīgi, savu sāk apgrūtināt. Es vēl zinu vienu tādu lietu tieši saistībā ar tieši šo skeneri, kas ir K1, jā, viņam mēs neredzam asfaltu. Jā. Leņķis bišķi neļauj. Var jau redzēt, tikai tad ir jāiet bišķi. Jā, bet viņš arī pīkst. Jā, bet vai tad tev vairāk jāiet trajektorijām, biežāk. Tu reiz negribam nevienu tur apvainot, jā, bet ir lietas, kuras ir reāli jāsaprot.
citreiz jāsaprot, ir tā kā ir pamati jāsaprot. Pieņem to, ka tu zaudējies tajā pasākumā, ka šīs skeneris ir paredzēts vairāk tā kā vertikālu skenēšanai, nevis tā kā plaknes. Tu vari dabūt, tur mājā dzīvokli staigāt, īpašumus kaut kādus tur parādīt, kā tev izskatās. Noteikti, ka plakni tik labi nedabūs kā no slēma RTK vai no kāda cita slēma. Tā, bet tā visa man ir tāds varbūt galvenais pamata jautājums. Kā reāli SlamRTK šobrīd var pamainīt tirgu? Vai viņš jau samainījis tirgu? Vai joprojām tirgu vēl mēs zinām, ka vairāki nesaprot, ko ar viņu darboties, tikai tāpēc, ka viņam ir klasiskas mērniecības metodes, vai viņi vienkārši tic citiem, kas stāsta viņam, ka šitais ir bullshits, to nevajag pirkt, viņu nevajag. Un tad, kad es gribu sagaidīt to momentu, kad viņam parādīsies, kā viņi dziedās tās dziesmas. Jā. Kā ir? Nē, viņš tirgu ir pamainījis noteikti, jo attiecīgi dēļ cenas jau viena nedaudz pamainīts tas tirgus. Tie lietotāji jau, kas iegādājās 3D tehnoloģijas, viņi jau startā saprot, ka tas ir vajadzīgs, un viņi viņu pirks un izmantos. Viņi neprasīs nekādu tur jautājumus papildus vai kaut ko tādu, un nedomās, teiksim, tur mēnešiem, un neprasīs, teiksim, vai man to vajag, vai to. Vienkārši tas cilvēks jau ir darbojies, viņš saprot uzlabojums šajā tehnoloģijā, un viņš arī viņu iegādājas. Citi arī iegādājas neatkarīgi, viņiem ir arī jau ir slēmi, viņi iegādājas tik un tā slēmi RTK, jo viņi saprot, ka tas jau ir kaut kas jauns, un tas uzlabo savu darbību, un izvēlās arī iegādāties. Tas ir krietni pamainījies. Varbūt arī tas ir tāds moments arī jaunai paaudzei šobrīd. Tā kā iespējas domāju. Jaunai paaudzei noteikti, ka tas, man personīgi liekas, jaunai paaudzei noteikti vajadzētu vairāk interesēt šitādām tehnoloģijām veidu, jo tāpat viņiem jau viss saistās ar tehnoloģijām. Tā kā es domāju, viņiem varētu. Es domāju par to, ka vairāk to, ka jaunākā paudze šobrīd pieņemsim, iedod viņam tahimetru, robotizēto tahimetru, pastaigāt kaut ko pamērīt, tas aizņem citreiz dienas, nedēļas, lai uzmērītu attiecīgu objektu. Un tur, kur tā precizitāte, topogrāfiskā plāna precizitāte, jeb izpildmērījuma precizitāte, tas ir viens, bet kopumā es domāju, ka šodien mēs redzam jauniešus, kas nāk no universitātēm, viņam vajag uzreiz ātri, lai viss ir, un pēc iespējas ilgāk sēdēt pie datora un apstrādāt datus. Iepriekšējie mērnieki, kas saka, iepriekšējais paudzes krietni, viņi vairāk uzticās tam vērtībām, tur tahimetriem, gājieniem, punktiem, tur GNSS viņi arī pieņem ar gariem zobiem, tāpēc, ka visiem jau ir un viņiem jāpieņem tas viss. Un tad viņi tik un tā velk savus instrumentus, vēl gājienus, pēc tam sita kulaku pa galdu, tur man ir precīzi. Ok. Tu esi dabūjis savu centimetru, milimetru precizitāti. Dod vienkārši. Ja tu neesi konstrukcijas, ja tu nestrādā būvlaukumā, tad tas neko nedod. Esam reāli vienreiz. Tad beidziet buksēt ar to visu savu precizitāti. Tev ir divos ceņos, viņš ir. Ko tu vēl gribi? Topogrāfiskā plāna mums joprojām 500 mērogs. Izdrukā uz 500 mērogu un pabīdīja to rimbulīti pa 5 centimetriem. Kaut kādu no elementiem. Tu pat nepamanīsi izdrukā viņu. Tur 10 centimetrus pabīdīs. Varbūt tad kaut ko tu tur pamanīsi, bet 2 centimetri tas vispār neko nedod. Un arī kuru leņķi tu piemērīji, ar kādu precizitāti viss. Ir vairāk jautājumu par tiem elementiem, bet tik un tā cilvēki, tas iepriekšējais, kā saka, arī tāpat arī manas varbūt paudzes un vēl vecākas paudzes, viņi uztver šādi, ka viss tas ir spēļmantiņas, rotaļiņas. Kaut kādas, tas nav nopietni. Ok, Džeki, tak strādājiet pie tiem projektiem, ko jūs esat, neviens jums netraucē, bet nevajag arī uzreiz teikt, šitais neder. Tāpēc tad man ir jautājums, vai tu pārzini to, vai tu vienkārši negribi akceptēt šādu situāciju?
Nu jā, tas ir. Jā, mums viens studijā aizmiga. Un ļoti skaļi krāts tagad, kamēr mēs stāstam. Turpini. Jā. Šito atstāšu arī. Okay. Nu, jā, protams, jā, jaunatnē, jā, tieši kā teici, noteikti grib vairāk pie datora sēdēt, jo daudz aktuālāk mūsdienās ir telefoni, datori un vispārējais, jā. Es domāju, viņiem vairāk arī patikt un viņi vairāk arī saprast, kā ko darīt, nekā, teiksim, viņš tur samēra punktus un viņš neko nesaprot, ja viņš nepāredz, jā, viņš neorientējās, jā, šeit viņš ieraug uzreiz, viņam viss tas objekts, nu, te jau viss skaidrs, jā, kas tas ir, ko es piemērījis esmu. Viņam vieglāk, jā, tad tie, kas jau ir vecāks paudzes, jā, viņi jau visu laiku mērījuši ir, viņiem kā tā āra darbos labāk patīk strādāt. Nu, ir jau arī, kas pasaka, jau kā apnīgi strādāt āra darbos, ka gribētos kaut ko citu bišķi vairāk iekšā. Ka apnīgi jau pastaigāt pāri un jau saprot, ka nav jau. Cita problēma, ko es vēl redzu tajā visā pasākumā ar punktu mākoņiem, tas, slemerte kā tas ir viens, jā, vispār punktu mākoņiem ar fotogrametri un tādu, ka nepieciešams mācīties, un tam laika nav, un priekš kam. Atkal kārtā reizes paņem tahīti, iekāp iekšā mašīnu, ielies ļarku, tagad viņi pa 2 maksā, jā, un es braucu un raudu, jā. Jā, braucu raudu tur un palieku tur uz visu dienu. Jā, tā ir mana dzīve, gribu to daru. Jūs man ar savam tam tehnoloģiem vispār nelināt klāt. Man viņas neinteresē, man patīk staigāt, ērces barot, jā, tur mūšas un pārējais vasarā. Man patīk tas, es esmu dabas cilvēks. Jā, mani mati daba radīja, nevis jūs. Jā, savām iekārtām ar dzelžīšiem un pārējiem visām lietām. Jā, protams, ir katram sava tā kā niša, jā, viņš strādā, viņam ir savi klienti ir apmierināti, vienmēr būs precīzi, kuru viņš aizies, tur viņš ir piemērījis, jā. Kā es zinu, kuru punktu man tagad paņemt? Kā es zinu, tur ir miljonas ar punktiem, kuru man paņemt? Kuru tu gribi? Tu to akls esi, tu neredzi, to tev 3... Ja koks ir, tad viņš ir kā koks paņem nocert un paņem vidu un visu. Tiešām vidu. Bet jā, es domāju, ka jaunatnē šodien mūsdienīgiem mērniekiem, kā saka, jauniešiem tiešām tā situācija vairāk patīk, jo tomēr 3D punktu mākonis veidojas kaut kādu multi nevar redzēt, jā, tur uztaisīt, parādīt, 3D pagrozīt uz ekrānu, ja tev ir krāsains ekrāns, protams, jā, tad ir smuki. Nokrāsots viss, uztais griezumu, no griezuma uzzīmē nepieciešams savu situāciju, kāpēc tu smaidīji. Nē, Atceries par to, kas guļ? Okay. Labi. Bet jā, un tad tu paņem un sataisi to visu, un ja tev šķiet, ka kaut kas nav korekti un precīzi, tad ok. Tā kā es teicu iepriekš, aiziet piemēri kaut kādus punktus. Sorry. Galvenais, viņš atkal nesāk gulēt. Nē. Tā diskusija ir ļoti interesanta. Viņa tā kā vairāk profesionāli cilvēks, kas tagad guļ tur mūsu operators. Bet nekas gadās arī tā. Labi, mēģināsim tagad būt bišķi nopietnāk, bet jā. Kopumā tad tam jaunietim ir vairāk tiešām patīk sēdēt pie datora. Viņš var tiktu, ka iet iekšā palūrēt mūsu reels. Kafiju padzert, jā. Kafiju padzerties, jā, tur teju Red Bullu tagad viņam ir un vispārējais, bet nav reklāma, jā, bet enerģetisko dzērienu kaut kādu bulciņu apēc, forši. Bet jā, un saprot, ja tev uzņēmuma vadītājs, pieņemsim, saprot to situāciju, jā, kaut gan viņam nav arī tur 20-30 gadi, viņš ir, tur jau, pieaugušs cilvēks, jā, ar ģimeni un tā tālāk, jau saprot vērtības, tad, ja viņš saprot un reāli grib attīstīties, es domāju, ka viņš tiešām arī skatās uz to visu. Jo citreiz gadās tā, ka tieši otrādi, jā, ka darbinieks atnāk, ko es redzēju, tur pie viņam ir tāda aparatūra. Es esmu galvenais mērnieks, esmu main geodesistic guy in my company, don't touch me, un ņem mērlenti un mahā tālāk, jā. Pirmās klases mērlenti neaizmirst paņemt tikai. Un vispār jautājums, vai mērnieki, kad mērā augstuma instrumentam, tahimetru, viņi izmanto pirmās klases mērlenti vai pa 50 centiem kādā no būvniecības veikaliem. Uz aci? Un te sākās, kas ir tas jautājums.
Tad, kad jūs, mērnieki, sakat man betonēt par to savu precizitāti ar punktu mākoņiem, sāksim atver man savu koferīti un parād man lūdzu mērnēti, kur tu mērē augstumu savam instrumentam. Pirmās klases? Bet arī cik viņi taisni ir. Nē, pirmās klases tev ir. Vai tev vienkārši ir no būvniecības veikalā paņemta lētāk? Ticamāk, kas ir... Viss, saruna beidzās. Atver koferi, paskaties tagad šodien, jā, noklausies mūsu podcastu, atver koferi, paskaties, kāda tev ir ražotais un tā tālāk, un kura klasa tev ir, vai ir certifikāts. Un pēc tam man stāsti par mērniecību, par tālispētu, ka tā ir neprecīza. Pārbaudi savu štoku lūdzu, vai garums atbilst, Vai nav līgs šķīps. vai nav līdz šķīps, vai vispār nodilsts. Ja? Un tad, kad šitās visas lietas tu sāc, tā kā viņam atpakaļ grūst, tā izrādās, viņam ir mērnēti arī, ir salauzta jau sen, un viņš tur mēra no 8 centimetriem, tāpēc, ka pirmie 8 ir salauzti. Ja? Un viņš pieskaita klāt šādā veidā. Tad viņš izmanto, varbūt nav kalibrējis savu iekārtu arī 100 gadiem, tāpēc, ka viņš būvlaukumā nestrādā, viņam to nevajag, viņam it kā liņķis sakrit, viss kārtībā, ja kas tad var? Pielabot. Varbūt esmu hakers, jā. Un viss šīs lietas, jā, un štoku pārbaudi. Paskaties, jā, viņš šķīps, nav šķīps, tur skatās, burbulis vispār ir izkrits. Nav nemaz. Es kaut kādu tur ieliku, atradu kaut ko tur temu nopirku, tur burbulīti pieskrūvēju viņu, man šķiet, ka viņš ir līmenī, jā. Tik brutāli, protams, nav, bet es vispār par to pašu. Jā, tas tā vispārēji. Tad tur, tāpēc arī grūti spriest, jā, un tiem, kas reāli nepārzina tās tehnoloģijas un debatēt par to visu, jo viņam nav saprašanas. Vajag. Varam izdarīt tādā labā. Daram to pašu, ko mēs darījām iepriekš. Mēs jau vienmēr rādam, stāstam. Apmācam cilvēkus, tā kā mēs jau daram pietiekoši daudz. Tas vienkārši tālāk no paša cilvēka atkarīgs, vai viņš grib vai negrib. Jā, bet ok, labi, tad... Gar laiku jau tā kā tas domas mainās. Tas jau vienreiz tu domāji tā, otrais tā. Citi nevar atzīt to, ka viņi runājuši citādāk, jo viņš ir čalis, viņš 100% vīrietis, to, ka viņš pateica, tā arī ir. Cik ilgi viņš var tā nodzīvot? Es nedomāju, cik viņš var dzīvot, bet nodzīvot ar to domu, ka to, ko viņš ir teicis tur gadu atpakaļ, 2 gadu atpakaļ, tagad ir viss pamainījies, un viņam jāpieņem tas lēmums, vai vienkārši viņam jāiziet prom no tas nozares un strādāt kaut kur citur. Lai vienkārši pieņem lēmumu, pāriet uz citu tehnoloģiju un izmanto to visu. Nav jau jāmaina tas darbs, vienkārši kādreiz jau dzīve arī apnīk vienu to pašu darīt. Var kaut ko pamainīt, nopirkt citu iekārtu, un tev liksies kaut kas jauns, tev pašam interesantāk liksies. Viņš aiziet strādāt citā uzņēmumā. Jā. Labi, tas atkarīgs vairāk no tiem, kam ir uzņēmums. Daudz jau ir, mums jau ļoti daudz maz uzņēmumu. 1-2 cilvēki, jā, tā ir. Bet tas viens no tādiem jautājumiem, arī tev varbūt vispārība. Vai Slam RTK spēja aizstāt tradicionālas mērniecības metodas? Laikam jau, ka nē. Es teiktu, ka nē, jo tomēr ar viņu tu nevarēsi tikt būvniecībā, būvniecības sektorā, jā. Labi varbūt, ja salīdzina tīri GNSS, kā tā ar Slam RTK. Tur jau varbūt viņš nedaudz savā mērā aizstāja un papildina sevi. Jo no vienas puses jau Slam RTK viņš jau sanāk, ka viņš jau ir GNSS. Tāpēc viņš jau ir, kā viņam jau iekšā jau ir tradicionālā metode. Vairāk tas, ka mēs nevaram aizstāt gan optiskos instrumentus. Diemžēl mēs nevaram aizstāt, kas skaitās tā kā precīzāki uz būvniecības objektiem. Tur mēs diemžēl nevaram. Es nezinu, vai mēs pat varēsim. Ir atkal par GNSS runājot, tas ir viens tehnoloģiski, tas ir cits, pieņemsim to pašu Slam RTK, kas šobrīd ir mums arī uz galda. Mēs fiziski nevaram neaizstāt pilnībā to klasisko mērniecības metodu, tā, ka tu pareizi arī pateici, jo klasika ir klasika, viņa paliek, viņas nedrīkst atteikties, bet vairāk tā, ka
pārsvarā tiem projektiem, nevienmēr tev vajag to klasiku arī izmantot. Tā kā es teicu, tos smagos gājienus vilkt, līdzināšana, pēc tam pierādīšana un tā tālāk. Ja tu ieraudzīs, ka tev izlīdzinās gājiens, nevis tur 2 centimetri, bet 4 centimetri, ko tu darīsi? Tu iesi atpakaļ, brauks 300 kilometrus, tak nomierinies. Tu viņu taču atstās tāda paša, kā ir, tu vienkārši priekš sevis to dari. Ja tu atkal pieņemsi to lēmumu, ka tā tas ir un viss, tu vairs nebrauks uz turienu, uz to objektu. Tā ir arī. Kāpēc par šo miernieki vienkārši prasa precizitāti maksimālo, bet reāli 100% es zinu katru miernieku. Nevis katru miernieku es zinu, bet es zinu, ka katrs miernieks citreiz uz sliktiem rezultātiem ir paļaujies, jo Negribu braukt atpakaļ uz objektu. Arī tas un šitais citi, atkarīgs arī cik svarīgs tas projekts, bet tam topaniem pašām un izpladeniem. Viņš tās padomās, ko man tad 3-4 centimetri idos, kaut kādā tur mežā, tur es mērīju mājiņu, kurš tur būvēs. Tur 100 gadus neviens nebūvēs, pa to laiku jau pārmērīs cits mērnieks, varbūt precīzāk to visu iedos. Tāpēc ir tas moments ir par to, ka cik tu patiesībā taisies runāt par to precizitāti, ko tu prasi iekārtām, tad pēc tahimetru. Ņem nivelieri. Ej pirmās klases punktus, izrodas, reperus un nivelē uz savu objektu. Tad mēs runāsim cita līmenī. Un tad ir, protams, tas ir tavs darbs un pārējais jautājums, cik maksās tavs darbs. Arī, jā. Mēs redzam to tirgu tagad, kāds viņš ir. Mēs redzam arī no iekārtas tirgu, pieņemsim šitai iekārta tagad uztaisīja tādu atlaidi citiem slemiem. Mēs to redzam. Vienkārši nosita nost, tā kā tu biji minējis. Tas var mainīt. Mainīt tirgu vienkārši to pašu domā. Tagad ražotāji domā, ko darīt tagad. Viņi tur labi ražotājiem vienalga, tāpēc, ka pārstāvis jau ir iegādājis tu iekārtu, viņam jāpārdod. Mums stāv tas kā viens. Tu pa 12 pakām viņu ņemsi, netiču. Nē. Protams, ja man pa 8500 ir slems RTK, ar to pašu, Un, slem RTK ir tas, un cena cita, un funkcionalitāte augstāk un pārējais. Gan jau kāds arī paņems to iekārtu. Kāds pareklamēs, mēs pārdosim. Var jau tāpēc teicu, atsevišķi slēm arī var iegādāt, tas jau arī nodara. Viens strādā ar to, viens ar to. Pieņemsim, tam cenam ir ap 9, kaut kur. Pilns komplekts ar visu vēl apstrādes programmatūru. Tur 12. Pa cik man viņi jātirgo? Zem kā? Zem šitās cenas. Zem letas? Zem šitās cenas, bet ok. Ko es iegūstu? Es mīnusā esmu, ja es aizēju zem. Smags jautājums. Bet ar to arī viss pārējie, protams, tagad dzīvo un pārdzīvo to visu momentu, tur neko nevar izdarīt. Tad slēm, RTK, mēs apvienojam GNSS un, protams, tehnoloģijas no slēm, programmatūra apstrāde un tu iegūst pilnu 3D objektu, kurā tu pēc tam vienkārši var neatgriezties un iegūt visus datus. Un tas tāds noslēgums, es domāju, tam visam pasākumam, ko mēs te stāstam tagad. Un vai ir kāds jautājums tev? Jautājumu nav. Viss skaidrs. Vai kā mēs izrunājām visu un viss skaidrs? Lai skatītāji uzdod jautājumus. Kā saka viens mūsu kolēģis un arī klients pa lielām šaibām. Mums daudz maz viss ir skaidrs par to iekārtu. Tagad tehnoloģija tāda ir. Viņa ir vieta, iegādājas cilvēku, un šobrīd arī nāk tas iekārts, protams, kas grib iegādāties. Ļoti labi. Mums īstenībā tas simpatizē un baigi patīk to, ko viņi dara, un tiešām, ka mērnieki tiešām skatās uz priekšu, tiešām saprot to situāciju, ka viņi arī palīdz saviem jauniem mērniekiem, jaunie paudzei apgūt to visu. Jo kādam tas ir jādara. Jo bez 3D datiem, bez tālespējas mēs jau neredzam šodien mērniecību, man šķiet.
Nu, jā, tā varētu pat teikt, jā. Jau kopsumā jau diezgan daudz lietotāju ir. Kā varam jau tā teikt, jā. Labi, Edi, nekavēšu tev. Citādi mums operators atkal operators aizmīgs, mēs dzirdēsim, kā viņš krāts, otrais rauns. Un tad šodien būs 6. podcasts, jā, tiksimies jau 7. Tagad ir lieldienas priekšā. Pēcīgs lieldienas, jā. Jā, sitam olas, jā. Krāsojam un sitam, neaizmirstam, jā. Visiem, protams, sveicam šajos svētkos. Svētkos, jā. Un lai viss izdodas, jā. Un paldies par to laiku. Jā, paldies.